Mēs te kaut ko ziedojam kāram tur un frontei un nezinu kam, tie mierīgi tirgojās. Internetā izplata baumas, ka Ukrainas sludinājumu portālos tirgo Latvijas dzērāju šoferiem atņemtās un Ukrainai frontes vajadzībām ziedotās automašīnas. To stāsta, piemēram, maldinātājs Rudolfs Brēmanis. Mašīnas ar Latvijas numuriem tiek tirgotas. Pierādījums esot šīs bildes. It kā ņemtas no Ukraiņu sludinājumu portāliem. Es jums izstāstīšu, kāpēc tās ir viltotas. Kā tas ir iespējams? Pirmkārt, ziedotās automašīnas Ukrainā ieved ar cita veida numuriem. Neviena nav vesta ar parastajiem Latvijas numuriem, visām viņām tiek izņemta CSDD tranzīta numuri. Uz tranzīta numuriem ir sarkans laukums. Brēmeņa rādītajos attēlos tāda nav. Otrkārt, lūdzām attēlos redzamos numurus pārbaudīt valsts policijai. Valsts policijas rīcībā nav informācija, ka ar konkrētajām automašīnām kāda persona būtu braukusi alkohola reibumā un tās būtu izņemtas krimināla procesā. Visbeidzot, vai arī jums nešķiet, ka šie attēli ir vāja fotomontāža? Piemēram, ciparu rakstība jeb šrifts. Brēmaņa video attēlos tie izskatās pavisam citādi nekā tie, ko redzam uz numuriem Latvijā. Kā pierādījums negodīgai rīcībai izplatās arī stāsti, ka dzērāju šoferi viņiem konfiscētās mašīnas ar navigācijas palīdzību it kā atrod citās valstīs. Par to nesen uztraucās arī Eiroparlamenta deputāts Krištapāns no Latvijas 1. vietā. Krištapāns mums atteicās sniegt papildu informāciju par konkrēto auto, taču jāatceras, ka Ukrainā nonāk mazāk nekā puse konfiscēto automašīnu. Pārējās vidi pārdod cenu aptaujās jeb izsolēs, tātad tās var nopirkt jebkurš un arī braukt, kur vien vēlas.